Dinamikas rindas prognozēšana ar tendences jeb trenda metodi. Lai sāktu prognozēt ar trenda metodi, mums būs nepieciešami dinamikas rindas grafiskie attēli. Tātad iezīmējam un izveidojam grafiku. Tātad izvēloties no 2D line šo te line with markers. 4. no kreisās puses. Iezīmējām tikai Y vērtības. Nu, lūk, un saņēmām Y attēlu. Novietosim viņu kādas pāris rindiņas zem datiem. Un mums jau piedāvā šeit kreisā pusītē augšā, tad, kad stāv uz attēla, ir add chart element. Ja jūs stāviet kaut kur citur, tad jums neparādīsies. Bet stāvot uz attēla, jūs varat uzspiest arī uz pašas dinamikas rindas, un viņš jums piedāvās pievienot trenda līniju. Katrā gadījumā, vai jūs tur izvēlaties vai šo izvēlaties, add trend line, jums atverās šāds te lodziņš. Ceru, ka visi redz, un jums piedāvā vairākas funkcijas. Iesākumā ņemam lineāru, bet nesakam uzreiz OK. Bet pasakam, ka mēs gribēsim vienu periodu uz priekšu, lai mums parāda. Un lai mums parāda gan vienādojumu, gan ar kvadrātā vērtību, determinācijas koeficientu uz ekrāna. Tātad ieliekam ķeksīšus abās pēdējās rūtiņās vai lodziņos. Nu tā, ko tad mēs esam ieguvuši? Mēs esam ieguvuši vienādojumu, kur x ir, uz x as mums ir laiks, tātad x ir periodu kārtas numurs, un r kvadrātā kā determinācijas koeficients, tas ir korelācijas koeficienta kvadrāts, robežās no 0 līdz 1, un jo tuvāk vieniniekam, jo labāk funkcija aproksimē dotos datus. Labi. Izmēģinām vēlreiz. Paņemam Y, insert, 2D line ar bumbuļiem. Esam dabūjuši attēlu. Mums neder, ka viņš tur stāv, noliekam apakšā, izvēlamies add chart element un trendline. More trendline options. Ņemam polinomu. Polinomam varam izmainīt pakāpi. Lūk, 6. pakāpes polinoms. Izskatās pavisam brīnišķīgi. Izskatās, ka ļoti labi aproksimē reālo situāciju. Bet tad palūksim, lai viņš mums parāda, kādu prognozi tad viņš piedāvā. Un tagad redzam, ka
Viņš prognozē, ka pēkšņi nākamā perioda apgrozījums būs pāri pa 100. Vai jūs ticat šādai prognozei? Es nē. Līdz ar to šo es nemaz neiekļaušu izskatāmā sarakstā, kaut arī R kvadrātā ir ļoti tuvu vieniniekam. Salīdzinoši lineārā trenda modelī tas bija 0,22, un šeit ir 0,9. Ļoti tuvu vieniniekam. Bet smadzenes arī vajag ieslēgt. Tā tad nebūs apgrozījums pāri pa 100. Samazinām polinomam pakāpi. 5. pakāpes polinoms. 4. pakāpes polinoms. 5. pakāpes tuvu pie 60 arī nav variants. 4. pakāpes polinoms. Šis jau rāda mazliet ko reālāku. Lūk, tā tad mēs izvēlamies izskatīt šo iespēju. Taču, kā labi redzams, arī determinācijas koeficients R kvadrātā ļoti maziņš salīdzinot ar iepriekšējiem. Labi. Tā tad paspēlēsimies vēl ar šīm funkcijām, bet mazliet vēlāk. Tā tad salīdzināsim. Un, lai iegūtu šīs prognozes precīzu vērtību, mēs iekopēsim sākot no vienādības zīmes, Ctrl+C, liekam blakus 20-niekam Ctrl+V un nomainam X reiz A2. A2 mums stāv vieninieks. Prognozējam mēs 10. periodu. Tātad velkot uz leju. Prognoze pēc lineārā modeļa. Ir 24,7. Izrēķinām vidējo kvadrātisko kļūdu. Q lineāri. Tātad vidējā kvadrātiskā kļūda. No reālās vērtības atņemam aprēķināto vērtību, ceļam kvadrātā, pēc tam valkam vidējo vērtību no šo te starpību kvadrātiem. Lūk arī vidējā kvadrātiskā kļūda 4,32. Atceramies, ka šeit ir jāpaliek tukšai rindiņai, jo nav reālo datu. Tā jau būs kļūda, ja aizvilksiet par tālu. Nākamais mums ir 4. pakāpes polinoms. 4. pakāpes polinoms. Atkal sākot no beigām ieteiktu ņemt, līdz vienādības zīmē ieskaitot, nokopējam, ieliekam, X vietā rakstam reizināšanas zīmi A2 un jumtiņu, Shift un 6, jo mēs reizinam ar T ir vienāds ar 1, un šis te X ir pakāpē. Reizināšanas zīme A2 jumtiņš. Reizināšanas zīme A2 un jumtiņš.
Varam rakstīt ar lieliem burtiem A2 vai ar maziem burtiem, tam nav nozīmes. Šeit ir tikai reiz x. X-am nav pakāpes. Lūk. Un noprognozējam ar 4. pakāpes polinomu. Rēķinam kļūdu. Q 4. pakāpes polinomam. Reālā vērtība mīnus aprēķinātā vērtība kvadrātā vēlkam uz leju un rēķinam vidējo kvadrātisko kļūdu. 4,22. Tātad atšķirībā no pārējām metodēm, šeit jau ir R kvadrātā, kurš pasaka, ka viņa prāt 4. pakāpes polinoms ir labāks modelis nekā lineārais, jo R kvadrātā ir 0,24. Tagad tātad secinājums, ka no 2 izrēķinātajiem mazāka kļūda ir 4. pakāpes polinomam, tāpēc ticamāka prognoze ir 24,301. Tagad lūdzu paši